kopā Daina Baikova, un šo video es ierakstīšu priekš saviem partneriem, pēc manu partneru lūguma, kā strādāt ar Google Plus Hangout, kā uzaicināt partnerus, kā zvanīt partneriem, lai jūs varētu izmantot tieši šo sistēmu. Tātad, kas jums ir pirmais vajadzīgs, tas ir, jums ir jābūt e-pasts tieši Gmailā, kā varētu teikt latviski. Tātad es jau atrodos savā e-pastā, man ir atvērts e-pasts, un kas mums jādara tālāk? Tālāk mēs skatāmies augšā, kur ir rakstīts, un man, piemēram, te ir Google Plus, ja, te ir mans vārds, un jums būs noteikti savs vārds, jau kā, un tad jums ir jāuzspiež uz šīs Google Plus, un mēs jau atveram kontu Google Plus. Šeit Google Plus ir arī tā kā sociālais tīkls, šeit arī jūs varat sev partnerus meklēt, kontaktēties, bet pats galvenais jūs varat ar viņiem arī sazvanīties. Tātad skatāmies, te gan man ir krievu valodā, bet tas nekas, jums būs latviešu valodā. Šeit ir profils, ja te varat savu profilu apskatīties, izveidot, ja jums vēl tāds nav, te varat arī savu informāciju likt, tāpat kā citos sociālajos tīklos, šeit varat savas mājaslapas reklamēt, savus fotogrāfijas, savus video un tā tālāk. Tālāk, kas nākošais? Nākošais šeit ir cilvēki. Tātad, šeit jūs varat skatīties, uzaicināt vienkārši savos lokos, te jūs varat, piemēram, te jau viņi piedāvā. Nu, tas tā, es tikai tā jums parādu, kādas iespējas šeit pastāv. Tālāk, ja varam arī meroprijāķies, tas ir, uzaicināt uz saviem pasākumiem, varam izveidot. Bet pats galvenais, kas tagad, kāpēc šo video ierakst, tas ir, kā jūs varat uzaicināt savus partnerus uz sarunu tieši Hangout. Tātad spiežam uz Hangout. Atverās, un tad skatāmies, kur ir šis zilais uzrakstījums, tiešais ēters. Te varat arī, te jau redzam, ka cilvēki jau ir izveidojuši tiešo ēteru, varat arī, ja jums ir interesi, ieiet paskatīties, ko viņi dara, bet, te, protams, ir angļu valodā, tā kā diez vai jums liela interese būs. Un kā tad izveidot savu? Spiežam uz zilā uzraksta. Un skatāmies, te uzreiz raksta, ka būs tiešajā ēterā. Tātad izdomājam nosaukumu, piemēram, nosaukums uzaicināt draugu, es vienkārši uzrakstīšu. Tālāk, tas būs, ja jūs aicināt tiešajā ēterā, tad tas būs uzreiz jūs varat likt, vai arī vēlāk, tad jūs varat izveidot arī vēlāk. Ja jūs arī gribat izveidot savas prezentācijas uzaicināt, tad jūs varat arī vēlāk, bet ja jūs gribat draugam zvanīt, tad spiežam uzreiz, сейчас, te jau parādās laiks. Ja negribat, lai visi redz, jūs varat nospiest šeit lai neredz, un tad vienkārši jums piedāvās lokus, kas jums ir, piemēram, draugiem, varat uzlikt. Vai arī tiešā ētera, tas nav tik svarīgi. Tālāk spiežam uz poģejica, un mums jau atvērsies, ielādējās, izveidojās tagad tāds kā video, un šeit jūs varat uzreiz iet iekšā sākt. Sākt atverās mums pats Hangout. Šeit prasīts pa 18 gadiem, te mēs vienkārši, to mēs propustīts liekam, izlaist. Un šeit jau mēs esam savā Hangout sesijā. Tātad ir mums video. Video varat arī izlaist, ja jūs negribat ar video, varat vienkārši augšā, tāpat kā Skype'ā, kameru atslēgt, tad parādīsies tikai jūsu bilde. Ja atkal ieslēgt, tad ir
tad ir video. Un kā tad jūs varat uzaicināt savu draugu, tas ir vienkārši. Te augšā ir, paša augšā ir adrese. Jūs šo adresi nokopējat. Kopējat adresi. Un ja jums draugs, piemēram, ir Skype'ā, jūs vienkārši šo adresi ievietojat Skype'ā un viņam nosūtat. Vai ja viņš ir e-pastā, tad nosūtat viņam pa e-pastu šo adresi, kad jūs viņu uzaicināt. Un draugs uzspiežot uz šīs adreses, viņš jums var pievienoties jūsu sarunai. Pašlaik tā tiešā ēterā nav, tas ir vienkārši, ja jūs gribat sākt tiešajā ēterā pārēt, tad jums jāspiež uz šīs zilās, nevis zilās, bet zaļās chat translāciju, bet pagaidām jūs varat arī tāpat apskatīties, visu jums nemaz nav tā translācija. Tātad kādas iespējas te vēl pastāv, te ir čats, jūs varat atvērt čatu, te var arī rakstīt, ja jūs varat kādu prezentāciju, tad čatā var rakstīt, bet pats galvenais, ja jūs arī kādu draugu pievienosiet un jūs gribat pastāstīt par mūsu biznesu, tad šeit ir tāda iespēja, kā parādīt ekrānu, spiežam uz zaļās bultiņas parādīt ekrānu, šeit vēlreiz izvēlamies pirmo un pēc tam izvēlamies kopīgot. Tātad. Un ekrāns tagad tā. Un tagad mēs varam iet savā kompjuterā, piemēram, ja jums ir slaidi, atveram slaidus. Un mēs jau varam stāstīt par savu biznesu PDF formātā, labāk, kad ir slaidi. Tad šeit ir tādas bultiņas, mēs vienkārši pārvietojam un varam savam draugam pastāstīt par mūsu biznesu slaidos. Tādā veidā tas. Un kad mēs gribam beigt, tad mēs vienkārši ejam atpakaļ uz mūsu. Un šeit mēs varam ekrānu pārtraukt, rādīt, atkal uzspiežam uz bultiņas, parādās mūsu. Un ja mēs beidzam, tad mums vienkārši jāuzspiež ir uz šīs sarkanās klausulītes. Ja mēs gribam, lai mūs arī redz citi ēterā tiešajā, tad mēs spiežam uz šo šeit, sākt sesiju, ok. Un šajā momentā jau arī tie, kas skatīsies, ne tikai ienāks šeit iekšā, bet skatīsies, viņi visi jau redzēs jūsu pārraidi, tā kā mūsu pārraides, piemēram, notiek Svobā, mūsu sponsori Konstantīns vada, tātad viņš šādā veidā arī vada šo prezentāciju no savas mājas, kad var redzēt video, kad viņš visu parāda, un ja jūs negribat, tad var slaidus rādīt, un arī savu draugu šeit jums parādīsies draugs, kad jūs būsat šo adresi jūsu draugam aizsūtīs. Tādā veidā tad mēs darbojamies šajā Hangout lapā. Novēlu jums vadīt jūsu pirmās prezentācijas, kontaktēties ar saviem draugiem un iemācīt arī viņiem, kā jūs viegli un ātri varat sazvanīties šajā Google Plus, lai jums nebūtu jātērē telefona rēķini, zvanot starptautiskos zvanus. Ar jums kopā bija Daina Baikova.